Sveicināti! Mans sauc Elvis Jaunzems, un šis ir Apple jaunais klēpdators MacBook. Cik nu gan jaunais, ņemot vērā, ka tas tika izlaists pagājušā gada pavasarī. Savā ziņā es pat esmu priecīgs, ka savu testa eksemplāru nedabūju ātrāk, jo tagad, vairākus mēnešus pēc tā iznākšanas, hypa mākonis ir pagaisis, un tagad uz ierīces var paskatīties ar maksimāli objektīvu skatu. Kad tas tika izlaists, internets burtiski burbuļoja ar diskusijām par tā plāno dizainu, jauno tastatūru, mazjaudas čipsetu un, pat svarīgākais, vienu vienīgo USB Type-C portu. Daži tehnoloģija portāli rakstot gandrīz proziskus slavas rakstus, kuros pasludina MacBook par nākotnes iemiesojumu, savā pretenciozitātē gandrīz aizrijās. Savukārt citi to nīda tik ļoti spēcīgi, ka ja no viņa komentāriem varētu savākt naida enerģiju un to varētu pārvietot elektrībā, mums vairs nebūtu jāpērk Krievijas gāze. Mans mērķis ir katru no punktiem analizēt un secināt, vai MacBook ir labs pirkums. Skaists gan tas ir, to nevar noliegt. Viegls arī, patiesībā vieglāks nekā pirmais iPads, bet visvairāk man pārsteidz tas, cik MacBooks ir plāns. Tas ir plānāks nekā mana klade, un šis dators mierīgi ietilpst manā mapē, un es bieži vien pat nejūtu, ka man līdzi paņemt arī pilnībā funkcionāls klēpdators un nevis tikai klades. Šo datoru pat tiesi var paņemt līdzi visur, un, kas ir tikpat lieliski, baterija izvilks pāri 6, 8 vai pat 10 stundām atkarībā no displeja spilgtuma un darba intensitātes. Bet svarīgākais ir tas, ka veicot pierakstus, skatoties video vai lasot interneta gudrības, nereizi mājās nepārnācu tukšu bateriju. Diemžēl, lai sasniegtu šādu plānumu, nācies ņemt arī dažus kompromisus. To pat var pamanīt Apple logotipā, kurš vairs nav izgaismots. Un, kad Apple neiekļauj šādus dizaina sīkumus, ir skaidrs, ka viņi ir uz inženierijas naža asmens. Bet ir arī lielāka kompromisa par spīdīgiem logo. Pirmo es kā tastatūra entuziasts pamanīju jauno tastatūru, kuras ierasto šķēres slēdžu mehānismu aizstājas jauns, tā saucamais tauriņa slēdzis. Tāds ir ieviests, lai samazinātu pogas profilu. MacBookā pogas knapi izceļas un tikpat, cik to profils ir zems, tik arī to gājiens ir īss. Vienīgā sajūta atgriezeniskā saite, ko es sajūtu, bija maziņš klikšķītis, kas ir līdzīgs tam, kas rodas nospiežot iPhone Home pogu. Rakstot ar šo tastatūru ātri, rodas sajūta, ka ar pirkstiem vienkārši dauza pa plakanu virsmu, līdzīgi kā planšetdatoru vākos. Šī nav laba tastatūra, un garus tekstus ar to rakstīt es nespēju, tādēļ es gribēju vienkārši pievienot savu mīļo mehānisko tastatūru, tādējādi nonākot pie otrā no kompromisiem. Šim datoram ir tikai viens USB ports, un tas kalpo ne tikai kā vienīgais datu interfejs, bet arī kā vienīgais lādēšanas ports. Tas nāk ar zināmām neērtībām. Piemēram, ja gribēsies datoru lietot ap peli vai USB zibatmiņu, kamēr tas tiek lādēts, nāksies pirkt papildu aksesuārus. Tas pats arī būs, ja gribēsies pieslēgt monitoru vai projektoru. Ja esi, piemēram, fotogrāfs, tad labāk būs pirkt MacBook Pro vai Air, jo šim modelim nav kur iesprāst atmiņas kartes, ārējos cietņus, monitoru un peli. Un tā kā šis ports ir USB Type-C, tad, lai pieslēgtu jau esošās ierīces, kuras izmanto veco standartu, nāksies pirkt pārveidotāju. Trešais kompromiss, kas ir ikdienā jūtams, ir jaudas trūkums. MacBook darbina mazjaudas Intel Core M procesors, kurš pietiek tīmekļa pārlūkošanai, bet nekam diži jaudīgākam. Pat sistēmas animācijas ik pa brīdim kļūst nebaudāmi lēnas, tādēļ Apple izvēle laist klajā MacBook ar Core M, nevis Skylake, liekas dīvaina. Un ceturtais kompromiss ir tā cena, kas pieklājīgāk komplektēta pārsniedz MacBook Air. Daudzi par MacBook Pro joko kā par 1000 eiro Facebook mašīnu, bet šis MacBook burtiski ir 1000 eiro Facebook mašīna. Šīs 4 lietas liedz man MacBook uzskatīt par pilnvērtīgu ierīci darbam. Protams, šis dators ir nostrādāts nevainojami, tam ir lielisks displejs, skārienu paliktis un korpus, bet tā kā par 1500 eiro var atrast arī kaut ko vairāk par glorificētu planšetdatoru, es labāk izvēlos kaut ko citu. Jebkurā gadījumā, paldies veikalam iDeal par testa ierīci, tev par skatīšanos, abonē šo kanālu, un ja tev patīk šis video, tad zini, kur pogu tev jāspiež.